Esiet sveicināti Latras mācās 2. sezonas 2. epizodē. Es esmu Oskars Balodis. Labprāt izzinu agronomiju un kopā ar to jums arī mācos. Ir pavasaris, pirmie darbi, kas jādara, ir jāizvērtē, kā ir pārziemojuši mūsu ziemas kvieši, lai varētu labāk pieņemt lēmumu par pirmās papildu mēslošanas laiku, devu un tā tālāk. Tāpēc dosimies apskatīt Latras mācās, izmēģinām lauku. Aizvakar kopā ar kolēģiem saskaitījām produktīvos stiebrus. Atkarībā no šķirnes, sējas laika un visais normas. Un jāatzīst, ka rezultāti ir atšķirīgi, tāpēc ļoti svarīgi ir, ka mums tie lēmumi mēslošanai arī būtu jāizvērtē atkarībā no lauka stāvokļa. Mēslošana ir sākusies patreiz, kā es pirmo papildu mēslu ziemas rapsim. Ir arī kādi saimnieki, kas ir uzsākuši arī ziemas kviešu pirmās lāpekļu papildu mēslošanu, bet augsta temperatūra ir 4 grādi, 5 varbūt dienas vidū, ka uzsilst. Mēs uzskatām, ka nedaudz vajag paciesties, lai pamožās. Un tagad ir īstais laiks, lai izvērtētu sējumus, saskaitītu stiebrus produktīvos, lai izvērtētu lauku potenciālu un pieņemtu pareizo mēslu un par pareizo lēmumu par pirmā papildu mēslojumu devu. To mēs arī lauku apskatīsimies. Mēs uztaisījām šito QR kodu kā tādu pilotu. Mums tā nākošie būs zirņu laukos. Viņi būs arī, kur varēs vienkārši modernā veidā nolasīt ar informāciju ar telefonu un apsīties, kas tajā laukā darīts. Kad digitālā veidā laiku ir atjaunota informācija. Tā kā sekojot līdz QR kodiem Latras mācās dzeltenajām planšetēm. Principā visa Latvijas teritorija būs kaut kāds vairāk 10, tā kā droši. Kā es teicu, mēs esam kolēģiem saskaitījuši produktīvos stiebrus, un jūs jau redzat, kāds sējums izskatās. Ja? 5. septembrī sēts 500 dīgspējīgas sēklas, ko mēs uzreiz sakam, tas ir pa daudz. Bet mēs saskaitījām stiebrus produktīvos, cik tie varētu būt. Un dati rāda, ka tur jau ir 1000, gandrīz 300 stiebri uz kvadrātmetru. Tad normālai ražai vajag 600, 700, 800 vārpas. Tas nozīmē no viena stiebra viena vārpa. Bet kādu mēs atziņu ieguvām no šiem sējumiem? Ja mēs paskatāmies sējumu, kur ir tas pats Vilēms ar 200 sēklām uz kvadrātmetru, un tas bija 500. Stiebru skaits ir tieši tāds pats kā 200. 500 sēklas un 200 sēklas stiebru skaits ir vienāds. Ap 1200, 300, ja, tur tā kļūdas robeža tāda ir. Tā kā pirmā atbilde ir, kāpēc sēt vairāk agri sējot. Lauks pats sev regulē. Tā ir pirmā atziņa. Un tāpēc šeit mums vairāk stiebrus nevajag. Tāpēc slāpekļi ļoti uzmanīgi nesteigties, lai nestimulētu papildus cerošanas. Jo Latvijā cerošana vēl notiek, varbūt Vācijā un citās rietumu valstīs uzreiz kvieši dodās stiebrošanā. Mums tomēr vēl notiek pie šiem zemām temperatūrām cerošana un stimulēt viņu nevajag. Tā ir viena atziņa, ko mēs no šiem izmēģinājumiem jau pie jums varam pateikt tieši pēc šī 2024. gada rudens. Ejam tālāk. Jā, pagājušajā rudens bija silts, un tagad mēs aiziesim pie dažādām visais normām nedaudz vēlāk sēts, 18. septembrī un tālāk jau 26. septembrī. Bet šeit jāsaka uzreiz, kad atziņa ir viena. Kad atziņa ir viena, jā, skāgens 500 sēklas, ka šeit stiebru skaits ir 500 sēklām sēts, virs 1000, ap 1100 potenciāli stiebri. Tātad ražas laikā viņi būtu jāsaglabā, gan jau kāds atmirs dažādu stresa apstākļu dēļ un citu apstākļu dēļ. Tā kā viņi būtu jāsaglabā, šeit būtu tāda optimāla mēslošanas norma jābūt, bet arī nedrīkst nekādā veidā pārdozēt. Ja? Bet ja esam apskatīties ļoti maz izsējas norma, kas ir 200 sēklas, sētas vēlu, ko mēs reiz redzam, ka tur jau ir par masto stiebru. Ko mēs varam darīt ar tādu sējumu, ka viņš liekas rets, izretots, un liekas, ka mēs gribētu vairāk tos stiebrus un vārpus dabūt uz rudenim. Ejam skatīties.
Šeit bija 200 sēklas, skāgens sētas atsevišķos septembrī. Smagos apstākļos, salīdzinoši vāja laukdīdzība. Šeit patreiz stublāju skaits, produktīvo stiebru skaits ir zem 400. Jā. It kā cerojas mēs paskatāmies, ir labi, pat 3 produktīvi stiebri, 4 produktīvi stiebri, bet tomēr tā izsēs norma bija maza un arī smagi apstākļi. Tā kā šeit gan vēl skāgens ir tā šķirne, kas var piecerot, viņa pavasarī to labprāt dara. Šeit gan es vienkārši salīdzinot ar tiem sējumiem apskatījām, viņš pieliku klāt nedaudz slāpekli un varbūt pat iet nedaudz agrāk, kas ir principā šonadēļ. Ja skatieties šo te video pasteiktos un izdarītu ar kādu vieglu uzņemamu slāpekļu formu un stimulētu vēl. Šeit vajag labai ražē, šeit pietrūks vienkārši stiebru. Tas arī visi rupji graudi būs, bet vienalga vēl mēs varam kaut ko darīt, jo vēlāk mēs neko nevarēsim darīt. Stiebri būs tik, cik ir. Vēl varbūt kāds pienāks klāt. Tā ir atziņa, jo tālāk mēs spriežam, kad mēs izmēģinājām, ir ļoti līdzīgas atziņas, mēs tālāk neiesim. Tā kā droši varat sezonas laikā pie QR koda piebraukt, atnākt apstīties, zīmes saglabātas ir. Mēs par to jums informēsim, kopā ar agronomiem atkal saskaidīsim, cik tās vārpas beigu galā bija. Un atkal uztaisīsim varbūt kādu mazu video, informēsim, parādīsim laukdīdzība, cerošanas koeficients, stiebru skaits pavasarī un vārpu skaits rudenī, kā raža veidojas atkarībā no sējas laika, izsējas normas un nedaudz šķirnes ietekmes, tā kā sekojiet līdzi turpmākajiem Latraps mācās video. Esam apskatījušies Latraps izsējas normu, sējas laika izmēģinājumus un secinājām vienu. Tātad izvērtēt savus sējumus, jo mēs redzējām viņi tiešām ļoti atšķirīgi no agras sētiem ar ļoti daudz stiebriem līdz vēlāk sētiem un retāk izsējas normas ar mazāk stiebriem. Un bija arī kāds ar optimālu izsējas normu un optimālu biezību, tā kā tie visi jāņem pie mēslošanas vērā. Tomēr iesaku jums iet uz tā lauka, tik smuks laiks, pieliekties un saskaidīt tos stiebrus uz kvadrātmetru. Nav tas viss kvadrātmetrs jāskaita, sadaliet īsākā rindiņā, saskaidiet, cik ir uz kvadrātmetru. Tas jums tiešām ļoti daudz palīdzēs izvērtēt šo te pirmā slāpekļa mēslošanas nepieciešamības apjomu. Un redzēsiet, ka jūsu lauka noteikti ir atšķirīgi atkarībā no tā minētiem apstākļiem. Un kā precīzāk un pareizāk ir to stiebru saskaidīt, lūdzu skatieties iepriekšējās sezonas otro epizodu, kur mēs ar Elvi kopā to darījām. Viņš mums to labi pamācīja, tāpēc mēs arī šogad to daram. Un ja jūsu stiebru skaits ir virs 1000 ievērojumi, lūdzu nesteidzieties ar mēslošanu un neliekiet liels slāpekļu normas. Tas tikai vēl vairāk stimulēs stiebru uzdīt, jo mums vēl tomēr šajās temperatūrās kvieši cero. Ja jums stiebru skaits sanāk ap 800, 900, mazliet optimāli, nepārbarojiet, arī neturiet badā, lai kvieši labi attīstās pavasarī. Bet, ja jums sējumā ir stiebru skaits zem 500 un mazāk, vai nedaudz ap 500 un 600, tur varbūt vēl kaut ko var darīt, agri uzsējot minerālu mēslus, veicināt šo te cerošanu un kādu jaunu stiebru, iespējams, varam mēs viņu izaudzēt līdz pat produktīvai vārpai. Un, protams, neaizmirstiet arī par sēru nozīmi. Sērs kopā slāpekli ļoti labi strādā, palīdz slāpeklim labāk izmantoties. Pagājušajā gadā mēs novērojām daudz sēru trūkumu, paņēmām 20 paraugus augiem rudenī pirms ziemas, un visos gadījumos trūks sērs. Par to atcerieties, un lai jums izdodas pirmie pavasara darbi.